Tātad labvakar vēlreiz mūsu noslēgumā tikšanās 9. novembris, un šodienas mūsu uzdevums ir tie, kam ir, pastāstīt un jau ir ko parādīt noslēguma aktivitātes idejas, lai pārējie skolotāji varbūt var pašpikot un iedvesmoties. Man ir ko parādīt, es esmu izveidojis savu aplikāciju, kas strādā pagaidām uz pusi, jo sapratu, ka tikai 5 lietotāji bezmaksas versijā. Tagad jāizdomā, kā no 2 uztaisīt 3 un bezmaksas versijā dabūt pārējos skolēnus iekšā. Un es tā saprotu, ka Inga arī ir šodien gatava kaut ko parādīt. Ja? Tā kā pārējie, kam ir drosme, vai vismaz izstāstīt ideju, uz kuru pusi vai ar kuru rīku, un tad mēs varam visi kopā pabrainstormot un paskatīties. Tā, tad es sākšu. Tā aplikācija platformā, es saprotu, kaut kādā jātaisa, ja? vai vienalga? Pilnīgi pēc jūsu ieskatiem. Jebkuru rīku, kas ir bijis kursā, vai jebkuru citu rīku, kuru jūs pārzināt. Es, piemēram, jau uztaisīju pāris aplikācijas uzprogrammējis jau, bet man jau strādā, teiksim. Nu jā, jūs droši viņas varat izmantot un viņas arī iesniegt. Tā kā droši varēsiet mums arī parādīt. Gribat sākt? Vai es parādīšu savējo? Es varu pastāstīt, kādā veidā man viņa strādā. Nu, ir tāda Netop Vision tāda aplikācija. Nu, man ir kaut kāda 8. versija, un viņa īsti pie upgrade uz Windows 10, viņa domāta 7. un 8. Windowsam. Un tad tur nestrādāja tīklu atslēgt internetu, un nestrādāja atslēgt skaņu tur. Es uzprogrammēju 2 atsevišķus moduļus, kas to izdara. Bet viņi principā ir autonomi. Viņi nav vajadzīgi ar to Netop kopā, bet ar to Netop viņi ir ērtāk vienkārši lietot. Varbūt var tieši ar ekrānu parādīt? Nē, man viņi darbā, es teiktu, tas mājās. Aha, skaidrs. Ekrāns ļoti vienkārši. Tur ir, var sakot, loks, jā, un tā kā klasa uztaisīt klases soli, un internet on, internet off, un visu, un sound off, tādu potiņas vienkārši nospied, un pazūd klasē internets visiem, un pēc tam atgriežas. Un skaņa arī tā pašā veidā, skaņas kārtās var. Tāda man tur ir, jā, ja es to varu iesniegt, tad ok. Es domāju, ka pilnīgi noteikti, tīpaši tas jūsu pašu veidots risinājums, kāpēc ne? Jūs viņu tā kā praktiski izmantojat, teiksim, kāds, kas blēņojas tam atslēdzat internetu? Regulāri. Ļoti labi. Kad uzdod, kaut kā viņi tur sāk tur kaut ko darīt, un izrāda YouTube, un tur TikTok, kas tur vēl tur iet vairā, tad viss pārlūk aizvarās automātiski, un internetu nav. Ļoti praktiski, ļoti labi. Jums vajadzētu viņu kaut kur iedot citiem skolotājiem lietošanai. Varu padalīties, nav problēma. Super, ļoti labi. Labi, tad es sākšu to, ka es parādīšu savu. Es paliku Aleksandras, tā teikt, ietekmē par Glide aplikāciju, un es viņu tālāk papētīju. Tā, es tad ceru, ka es pareizo ekrānu šēroju. Tā. Šēroju, tikai neko nešēroju. Tā, tūlīt tās kur ir. Tā, redzat manu aplikāciju tagad? Jā. Tad, kā jau es teicu, ka man tā ideja bija tāda, ka mums skolā šobrīd caurvija iet tātad 4 tikumi, godīgums, Dievs dod atcerēties, godīgums, gudrība, līdzcietība un drosme. 4 tikumi. Un tā mēs izdomājam ar mācību pārzini, ka mēs šo caurumiju arī caur datoriku taisīsim. Un ideja man ir, tātad katrs skolēns vai 1 vai 2 izvēlas kādu no tikumiem un uzraksta stāstu. Stāstu viņi raksta paši latviešu valodas literatūras stundās. Tur mums ļoti jautri iet. Viņi nezina ne komats, ne lielos burtus, ne vispār teikumu, ka jādala viens no otra. Tā kā tur visādi figūri, bet tas ir tā kā valodu skolotāju pārziņā. Datorikā viņi šo stāstu raksta datorā un ilustrē, izmantojot mākslīgo intelektu. Mēs izmantojam Padletu, tas ir visvieglākais, jo tur man ir arī tādi bērni, kam vēl nav 13 gadi, kam nav Gmail konti, līdz ar to Padletā var ienākt caur linku bez Gmail autentifikācijas un izmantot šo rīku, tātad uzzīmēt nepieciešamo attēlu. Piemēram, šeit ir stāsts par to, kā
vīrietis bija stulbs, un te bija tā kā pretstats gudrībai stulbums, ja, un tad viņš ielica basēnā, kas bija pilns ar jēlām olām. Nu, tāds ir stāsts. Un tad vizuāli, kur ir vizualizācija, un tas ir saslēgts kopā ar tātad šo te aplikāciju var saslēgt kopā ar Google Sheets, kas ir ļoti ērti, kurā ir redzami tātad tabuliņā parādās vārds, uzvārds, nosaukums. Te es esmu ielikusi arī elementu podziņa. Tu parādīšu pašā aplikācijā. Un svarīgi bilde, ka bilde nav jālādē kā fails, bet bilde ir jālādē kā links, kas ir ļoti ērti. Tātad bērns paņem savu bildi, tā tūlīt mēģināšu ieiet ar Google savā padletā un parādīt, kā tas notiek. Tas bija īstenībā diezgan tāds ērti. Tātad pieņemsim, ka mums ir tikumi, kur ir tikumi, un ja, teiksim, uzspiežam uz bildi attaisam jaunā logā, un šo te adresi vienkārši nokopējot, ieliekot skolēnam, iekopējot atbilstošajā lodziņā, kas viņam parādās, šī bilde pati ielec aplikācijā iekšā. Tad nav jāseivo, nav tur jāskatās, cik tā bilde liela, vai viņa atbilst, vai viņa smaga, caur linku daudz ērtāk, kas man ļoti patika. Un es arī redzu tātad šīs bildes linkus šeit un tekstus, ko viņi ieraksta. Tā, redz, kur ir tātad, un no elementiem, ko es izmantoju pašā aplikācijā, te var redzēt, tātad šis ir virsraksta teksts, viens elements te augšpusītē, tad man ir YouTube logs, video man stāv nesaistīts pagaidām ar tikumiem, jo mēs neesam vēl ierakstījuši, tas stāv no viena cita pasākuma. Tad ir atdalītājs trīpiņa šī te pa vidu, un tad man iet pati kolekcija, tad stāstu kolekciju, ko ievieto bērni, un zem tās es esmu ielikusi paredzējusi, ka būs balsošana. Tad te man skatos kaut kādu komentāru, ir jāpārlabo šī sadaļa. Tad te man ir doma, ka katrā stāstā ieejot, augšā ir balsošana. Tad katrs lietotājs var nobalsot, novērtēt šo stāstu, tad skolēni paši viens otru vērtē. Un ka te parādītos tajā balsošanas rezultāti. Un tad mēs redzētu, kurš ir uzvarētājs. Un noslēgumā ir arī čats. To es ieliku, bet es pagaidām skatos, ka kaut kas man jāpārbauda, kā viņš strādā tā tabulā, jo es redzu, ka reku te parādījās tas komentārs šeit. Tātad tas nebūs man balsojums, respektīvi šitās divas sadaļas man vēl jāpielabo. Bet no doma man, ka mēs izmantojam šo aplikāciju pasākuma vadīšanai, organizēšanai skolā, un skolēni to pievieno, tātad šādi viņi nospiež plusiņu, te viņš ieraksta savu vārdu, uzvārdu stāstiņu, bildes linku, par kuru tikumu un nosaukumu savam stāstiņam, un iesūta iekšā. Diezgan draudzīgs tas interfejs. Es pārbaudīju, viņš strādā gan no datora, gan no telefona, un skolēniem var iedot QR kodu, vai var viņus ielūgt ar e-pastu, ja viņiem ir e-pasti. Nu, tā kā tāds ir mans projektiņš. Ja kādi jautājumi, varat droši uzdot. Aprakstīts man viņš vēl nav. Man jāņem vārnīca palīgā, jo man ļoti grūti rakstīt par drosmi un līdzcietību angļu valodā. Jāņem ChatGPT palīgā. Tā kā tāda ir tā mana ideja. Varbūt kādi jums ieteikumi vēl, ko tur varētu ielikt klāt. Te var parādīt, kā datorā izskatīsies. Datorā būs šādi. Tie stāstiņi te. Tad tie balsojumi un apakšā čatiņš. Tur elementi ir diezgan daudz. Tur var pievienot rekur vēl kalendārus un kaut kādus tur vēl logus un linkus un pogas un tā kā pēc vajadzībām. Vispār forši man patīk aplikācija, teiksim tā, es ļoti labi redzu viņu kā potenciālu hackathonu dalībai tiem, kas neprot vēl programmēt, bet grib savu risinājumu tā kā jau taustām iegūt kaut kādu aplikāciju, kaut kādu lietotni, tad ļoti labi ātri var sataisīt manā skatījumā. Nu tā. Kādi jums vēl ieteikumi, ko jūs ieteiktu vēl manai aplikācijai?
Ieteikumi nav. Nu, labi. Kurš vēl gatavs pastāstīt par savu vai ideju vai kaut kādu jau risinājumu? Jā, tad varbūt es parādīšu. Es varu šērot, jā? Jā, vajadzētu būt, jā. Tā, es sākumā arī domāju taisīt tas visglaidā, bet pēc tam pārdomāju un taisīju Funkable. Tā, ko es izdomāju? Man te ir kā starp priekšmetu saikne, tas ir ar ģeogrāfiju un varbūt vizuālo mākslu, varbūt dizainu un tehnoloģijām, jo tad te dizaina domāšanā, jo tad jāizveido tad lietotnē ar labu dizainu, lai krāsa savienojas un tad tālāk. Un, saturs tas ir ģeogrāfija, ģeogrāfijas tēmas. Tā, mēs palaidīsim. Tā, ģeogrāfija un te tēmas, kas man paredzēt 7. klasē, te tēmas, ka ģeogrāfija 7. klasē paredzēts, es tikai vienu sāku taisīt, bet es domāju, ka netaisīšu vairāk, tas būs kā prototīps, lai parādītu, ka vai skolēniem parādīt to ideju un tā tālāk. Tā pirma tēma par zemi, tad kā mēs varam apskatīt zemi, tad izmantojot kartes, tad globusu vai digitālas kartes. Tad, es uzstāstīju, ka var palielināt to zīmējumu, lai skolēni labāk. Tad nav labs attēls. Tā, viņa var atgriezties pie tēmām arī, ja negribas, vai var izvēlēties arī kaut kādu citu. Tad nākamais solis, tas ir teorija par mapēm, kas ir mapes un tā tālāk. Tas viss es paņēmu no uzdevuma LV to tekstu, jā, bet, tas nav svarīgi. Tas paredzēts tām, lai bērni tad arī ne tikai lasītu to grāmatu vai uzdevumu LV to teoriju, lai viņi vēl klāt, bet iedziļinātos un veidojot to aplikāciju, ja? Tā, un tad pēc katras tēmas es uztaisīju tad jautājumus, tad ir tikai viens jautājums, tad viņa lasa jautājumu un tad atbild. Un tad mēģināt vēlreiz, ja vajag. Pareizi, ja vajag, viņi var atgriezties pie tēmām, tad sāk varbūt no jauna. Tāda mana ideja, kā apvienot gan ģeogrāfiju, gan varbūt vizuālo mākslu vairāk nekā to dizainu. Es nezinu, ko viņi dizaino, un tehnoloģijas varbūt viņi gatavo kaut ko, jā, vai sliks. Bet tāda mana ideja, kā viena priekšmetā. Viņi gan programmē, jā, jo te var parādīt, ka, jo 6. klasē viņam jau bija Scratch, un viņi jau māk ar blokiem strādāt, jā, un tad, arī var kaut ko uzprogrammēt JavaScript. Un tad ir 3 priekšmeti - datorika, ģeogrāfija un vizuāla māksla. Un tāds viņiem būs. To var pielietot, es domāju, arī citiem priekšmetiem to tēmu izvēlēties un taisīt to aplikāciju. Un tad dalīties pēc tam, un vai skolēni arī tad apguvot šo jaunu tēmu, izmantojot šo aplikāciju un tad atbild uz jautājumu. Tāda mana ideja. Sākumā man bija ideja izveidot masklīs, bet es sapratu, ka tas pārāk sarežģīti skolēnam, jo man pašai bija ļoti sarežģīti. Es sapratu, ka 7. klase netiks galā ar to. Un tad nolēmu tā mazliet vieglāku ceļu izvēlējos tā. Super, paldies, Inga. Ļoti labi ideja par par tiem jautājumiem. Es domāju, ka es savai aplikācijai arī, Aleksandra ienāca, ka es savai aplikācijai arī varētu pielikt pie tiem stāstiem jautājumu, tā kā, lai viņi tur, pieņemsim, atmin, kurš tikums ir domāts tajā stāstā vai kaut ko. Tas tāds interaktīvs elements, kas palīdz
Tu viņus manuāli liki klāt, ja tos jautājumus? Nu, jā. Jā. Ok, tad tas arī. Labvakar, Datu Aleksandra. bāzi neizveidoja, jā, bet, tajā Thinkable, tas ir tā apgriezta versija, jā, kas bezmaksas, jo es skatījos savus video, tur, protams, ir tādas lietas foršas, kas var ieprogrammēt, bet tas viss par maksu, diemžēl. Nu, kā jau daudzām aplikācijām, jā, protams. Jā, jo tur testus var veidot ļoti vienkārši, tā kā Excelī ievādot jautājumu pareizo atbildi, un viņš to veido automatiski, jā. Tad. Nu, var jau Bet, taisīt Magic School AI, taisīt tos testus un kopēt pēc tam, tā kā lai ātrāk. Tā jau arī var. Lai nav pašam jādod. jā, bet ievietot tā aplikācija, tad manuāli tikai, bet ir iespēja viņam, ir Rīgas, jā, viņam ir Rīgas, local database, kas tur kā Excel tabuliņa, tur ievāda jautājumus, pareizes atbildes un visu, un viņš automatiski ieliek tajā šitā. Bet, diemžēl nav tādas iespējas nekas. Ar rokam visu taisiem. Tas arī ir labi, ja, piemēram, datorika, lai viņi arī varētu uzprogrammēt ar loģika. Jā. Kur tas if nosacījums un tā arī attīsta loģisku domāšanu. Jā, protams, tas viss savijās. Labvakar, Aleksandra, mēs jau apspriežam mūsu risinājumus. Kā jūs jau iesniedzāt savējo? Jā, es iesniedzu, bet man nebija nekāds tāds krūts. Es sapratu, ka nebūs laika kaut ko tādu izdarīt. Es tā iesniedzu tā minimāli. Mēs visi tā, jā, tikai prototipiņu uztaisījām diezgan. Varbūt varat pastāstīt vai parādīt, kā jūs tajā glaidā taisījāt? Es varu parādīt to ideju. Es varu parādīt vienu slaidiņu, to parādīšu. Es paņēmu, kā redzam, jā, visu. Es paņēmu to, jo šīs man Rīgas ļoti patīkā, ka es pat paspēlējos ar viņu un te izveidot tādu amfonu un tad izgleznot un tā. Es tā arī uzrakstīju, ka mēs stundu laikā paskatīsim, ko nozīmē virtuāla realitāte un ka bērni izmēģinās šo rīku. Un tad tāda ideja, ka viņi pēc tam turpinā to dizainu un tehnoloģiju stundas un tad mēģinā izveidot savu un tad pēc tam krāsot. Kaut kā tā es noformulēju. Tā, lai viņi arī zina, ko nozīmē algoritmi. Un tad tālāk pēc tam, kad šeit izveido to podu, tad viņi arī var arī no vēstures kaut ko paskatīties un tad izveidot arī prezentācijas par vēsturi arī. Ar tādu domu es pagriežu to visu. Arī forši caurvīja. Jā, un kā reāli, piemēram, mēs jau arī skolā taisījām tie parastie podi un tad veidojam mozaiku tādu. Tad es arī tur pievienoju, ka viņi var veidot to, no kodēšanas puses kā mozaiku veidot. Es tā uzrakstīju. Un beigās es sapratu, ka es vienkārši sekoju līdz tam, ka viņi prasa, es ievadīju. Un tad beigās es ievadīju, un tad es saņēmu atpakaļ tādu interesantu stundu par mākslīgo intelektu, un tad vispārējais, kā ar viņam tur skolēniem ar visādi. Un es ievādīju tīk, bet saņēmu tīk. un es domāju, es aizmirsu par mērķiem un par visu pārēju, es vienkārši iesniedzu, un tāds. Man liekas, kā ir forši, visi iesniedzu. Un tad bija tiešām tur, es nezinu, vai tur skolotāji pati rakstīja, bet ar visādiem mērķiem un ar Viktorīnu un vispārējo, vai vienkārši viņiem mākslīgais intelekts sagatavoja to stundu, jo man bija tā doma, ka tā varētu būt. Jā, bet es novērtēju, bet man nebija 3 stundas jānovērtē, es tik vienu novērtēju. Un es tagad gaidu, kad man vēl būs, un beigas sapratu, kā man ir viss ok, kā es visu pabeidzu, man ir certifikāts. Tā. Ļoti labi. Vai bija 3 stundas, man bija tikai vienu jānovērtē.
Nu, acīm redzot, nebija uz to brīdi neviens iesūtījis. Varbūt tas jau var kā viņš samečotos. Jā, bet nu forši. Man arī tā forši novērtēja, nu tā arī tur uzrakstīja, ka viss ir labi, visi ideja forša, nu nav tur mērķis un tā, bet, nu, tie 24 punkti es saņēmu, tad bija forši labi. Nu, prieks, paldies. Mums ir pirmais Apsveicam. absolvents. Jā, pirmais absolvents. Es jau arī, es to rubriku paskatījos, viss kārtībā. Es piefiksēju, un tad tālāk es, redzu jautājumus, es vienkārši rakstu, un es tā izplānoju, man liekas, cik forši es izplānoju, viss kārtībā, un tad beigas sapratu, nospiežu to iesniegt, un es domāju, es taču neuzrakstīju tur mērķi, neko, tā, bet, viss galvenais, ka bija tur auditorija, un to es visu sarakstu. Jā, tieši tā kritērijiem atbilstoši, tad, kā jau es teicu, skolotāji jau draudzīgi viens otru vērtē, tas jau, tā lojalitāte ir viens vienam pret otru. Man ļoti interesanti, jums nevarat parādīt, Aleksandra, kā to podu var uztaisīt tajā rīkā? Man tas tā kā demo uztaisīt. Es tā mēģināšu tūlīt ieiet tajā saiti. Labi. Kamēr tad jūs ieiet, varbūt kāds vēl grib, ja nav varbūt risinājums, bet pastāstīt vismaz kāds, uz kuru pusi vēja pūšas, uz kuriem priekšmetiem. Es varbūt mēģināšu īstenībā, man ir tā, ka man tikai ir sākuma doma, es neesmu līdz galam tikusi vēl, mācu līdz 6. klasē, un šoreiz man bija tā doma, ko es gribētu tā kā attīstīt, ir Ziemassvētku vecītim vēstuli. Mēs ar 3. klasi sākām rakstīt tekstu, nošpakali no Lidla veikalā tā bukletiņā aizmugurs, un uztaisīju savējo, jo tur ir daudz dažādas teksta noformēšanas, vispārējais, ko mēs mācamies, un gal galā īstais laiks, lai rakstītu vēstuli. Viena daļa jau paspējām dažas klasītes jau sarakstīt jau, bet ar domu, ka turpināsim nākamstundu un veidosim vizuālo kaut kādu šo te noformēm vai pieliksim klāt kaut ko. Un beigās man bija plāns izveidot tādu kā Ziemassvētku vecīša grāmatu, kurā viņam ir visi tie pasūtījumi, ko tad bērni raksta. Mēs arī pirms tam stundā vēl izrunājām par tām lietām, ka mums ir visādas vēlmes un vajadzības, un reizē mums tās vēlmes ir vairāk nekā īstenībā mums vajag, un var sakot šo ētisko pusi par to, ka mums vienmēr vajag, un kurš māk beigās pateikt paldies vecītim, visu pārējo, un kāds uzreiz tur teica, ka jā, es vienmēr pienu un cepumus lieku klāt, un tā. Var sakot, mēs tā kā vairāk, man tādām mazākiem bērniem tas domāts. Lūk, un tad man ir tā, ka tas teksts ir uzrakstīts Wordiņā, bet plāns ir tālāk pastrādāt ar kādām bildītēm, ar kaut kādu bilžu apstrādi, un pēc tam to visu pielikt klāt pie tā teksta, lai kā solīja bērniem, ka mēs viņu izprintēsim ārā, viņi būs kā vēstuli, kur tu varēsi nolikt uz tās palodas vai kur nu tu liec. Un tālāk bija tas mans variants, ka es viņu gribēju salikt kopā, lai tas paliek tāds kaut kāds kopīgs. Es nezinu, vai jums ir kādas idejas, man ko vēl varbūt piesviest klāt, ko es... Padletavā salikt. Jā, es arī droši vien teiktu, ka tā 3. klasītē ir padletiņš visērtākais, jo tur viņu no Wordiņa var vienkārši iekopēt, un turpat viņu var savizualizēt arī. Tas tā kā tur nevajag nekādu to... Jā. Bet to grāmatu droši vien Canvā, es teiktu, visforšāk. Man liekas, ka man bija viena cita programma, kurā es arī esmu veidojis tādas foršas grāmatas par lieldienām, man tur bija atceros. Un pat kaut kur man... jā, mācību materiālajā, tajā mums arī rādīja vienā vietā viņu. Interesanti, kā sauc neatradot? Man jau ir, kaut kā piemirsu. Jā, kaut kāds book creators, kaut kā tā. Varbūt kaut kas tāds, bet man liekas, ka bišķiņ savādāk bija nosaukums, bet tur bija ļoti viegli un ērti, un arī forši tā, ka saliek, un viņš tāds kā pāršķirās grāmatas. Delfīnā rādīja, man liekas. Jā, kaut kas tur rādīja vienā nodarbībā. Un tā, tas ir mana ideja, tie priekš tiem mazajiem, lai arī viņiem kaut kas ir, tā, nezinu, vai tas derēs. Der, pilnīgi noteikti der, tā kā jūs tur arī izmantojat visādus rīkus, tas pilnīgi noteikti atbilst. Galvenais, nevelciet garumā, rakstiet pēc kritērijiem 2 teikumiņus katrā eilītē. Jā. Otrdien man bērni vēl sataisīs kaut kādas bildītes, tam jau būs jau kaut kas tāds, bet es jau varu, protams, uzrakstīt tikai, kas ir domāts, bet būtu jau forši varētu pievienot kaut ko, kas ir uztaisīts. Tā, jūs jau varat noteikti iekļaušos laikā. Jā, noteikti varat uztaisīt 2 bildītes pati un pielikt kā piemēriņus 2, ka pārējie būs un sūtīt iekšā, tā kā. Jā.
Būs. Forši tematiski Es Ziemassvētku. varbūt pēc 5 minūtēm atļaušos atslēgties, jo man šodien viens erudīcijas konkurss vēl plānā vakarā, tā kā jādodās uz Rūjienas pusi. Super, super. Tad es vēl Paldies. paklausīšos, jā, paldies. Paldies, Ilga, lai veicās konkursā, un paldies par izturību, ka tikāt līdz 4. kārtai, un forši. Solvit, Es varu padalīties. Jā, Man liekas, ka vienkārši jāiesniedz un tā, nevajadzēja jau likt kaut kur tur reāli, ka tev jau notiek tas viss. Nu, ja ir linki, jau kaut kas gatavs var likt, ja nav, tad tikai aprakst, tieši tā, tas nav must. Mēs jau te tādi visi beig centīgie. Nu, man tā kā divas bija, viena 4. arī tādiem mazākiem bērniem, es ar vēstures skolotāju tā kā laika līniju, par cik bērniem ir šobrīd fotografija, viņiem tas kaut kas jauns, viņiem ļoti patīk ar fotografēt un tā tālāk, un tad mums tā ideja bija tāda, ka viņi izpēta pulksteņu vēsturi, saliek uz laika joslas, bet no mums bija konkrēta posma bija, tā kā pa 5, jo skatās atpakaļ saules pulkstenis tā tālāk, bet mums bija jau tie kritēriji salikti tādi, kad viņi sāk iekļaujot 19. gadsimtu, kad var runāt jau 20. un 21. gadsimts. Un viena bilde ir noteikti no viņa mājas pats vecākais pulkstenis, ko var atrast, nofotografēt. Un viņi tā kā ieliek tajā laika joslā, bija 4. klasē, mēs tā kā uz laika joslas liksim tā kā tādu chronoloģiju drusku tiem pulkstenīšiem. Ik pa 50, tad mums tāda sadarbība ar vēstures skolotāju bija. Nu, un tad es pieturējos lielajiem, pagājuši viņiem ļoti patika. Un viņam ļoti patīk tā P5, par cik tas arī skolas programmā un arī tā kaut kāda funkcionalitāte. Tad, principā, mums jau darbi ir uztaisīti, man tikai ir jāapraksta priekš lieliem. Viņi taisīja savu zīmogu, un tas arī īstenībā gāja ar sociālajām zinībām, jo viņi tā kā taisīja savu, viņiem bija tā kā mazais uzņēmums, un rītdien, starp citu, viņi tirgosies, viņiem bija jāuzraksta mazais biznesa plāns, un, protams, katram uzņēmumam savs zīmogs. Un tad viņi tā kā veidoja to zīmogu, tā P5, piešķirot funkcionalitāti, kur noliek, tur tas zīmodziņš paliek. Es varu nodemonstrēt vienu darbiņu, ko bērni bija atsūtījuši. Vienam, piemēram, bija atslēgu darbnīca, ka viņš tā kā atslēgas pievīlē, kad ja nozaudē, viņam bija aprakstīts ļoti labi stulīt nošēroši. Un tad viņš man bija tā. Tā, es nezinu, vai var redzēt šobrīd? Jā, var. Nu, un tad te viņi arī veicot funkciju, viņam bija atslēga zīmogs, tā kā atslēga, viņam bija caurmiņš, un tad šādi te viņi man arī iešēroja, tad kādam bija smaidiņš, jo viņam, piemēram, bija uzlīmju darbnīca, viņi reāli arī veidoja uzlīmes kanvā, un tad viņam bija, tūlīt ieiešu, viņi man sūta, un tad es sakrāju savā, lai es varu pēc tam, pielabot, ja kaut kur viņiem vajadzēja kādu aktivitāti, un tad bija tā, kad te bija tie paraudziņi, un te bija, piemēram, bija zīmogs smaidiņš kopijas, neatceros, laikam šitā bija kopija vienam tam. Tā, reku, piemēram, viņam bija, emocija zīmīts, ka viņš tā kā, te jau gan klasbiedri smējās, kad viņam vajadzēs būt, tā kā psihologu, kad atnāk visi laimīgi pēc aiziet mājās, tad bija arī viņam savi stāsti. Var sakot, viņi veidoja, savus zīmodziņus, tā kā, tāda aktivitāte. Viņiem patika, viņam var iekļaut, un tas bija sastaistīts arī ar to, ka viņi veidoja savu mazo uzņēmumu, kuram ir vajadzīgs zīmogs. Tā ideja bija tāda. Forši, ļoti labi. Jūs tā kā pilnīgi divas sniegsiet, vai jums, manuprāt, es nezinu, kur lai es iesniedz. Man ļoti patika arī par tiem pulksņiem, tiem mazajiem tieši par to laika. Arī mēs te Padletā skatījāmies, ielikām, meklējām vēl, kur ir. Tur ir laika līnijas funkcijas. Jā, tur ir, un ir jau daudz vietiņas, bet, ir, kā saka, uzreiz ierobežotas, kā Inga saka, ir kāds foršas fīčus atrod un maksa. Atrodi foršu un maksa. Mēs arī, man arī pieredze ar Padletu ar laika līniju tāda, kad arī pie manis atnāca skolotāji no sociālām zinībām, teica, mēs mācāmies laika līniju, lūdzu ar viņiem izrunā laika līnijas. Un es izdomāju tādu uzdevumu, ka viņi savas dzimšanas dienas saliks chronoloģiski nolīt, ja viņiem tur tieši 3 gadi sanāk tajā klasē. Bet tur nevar uzlikt skalu. Respektīvi, viņi vienkārši attālumu ziņā tu nevari salikt, teiksim, ka gads ir tik vai mēnesis ir tik. Viņš vienkārši saliek vienu aiz otru un viss. Tu nevari to
nu, teiksim tā, tur tāds ierobežojums padletā. Ja ir kāds foršāks rīks, kur var to skalu ieprogrammēt, ielikt savu, ja, tad dodiet ziņu, tad es ar tādu izmantošu. Jo mēs pagājušajā gadā arī kaut ko līdzīgu darījām, bērniem bija par telefoniem. Nu, tas, kas saistoši interesanti viņam pret, kā tas bija, kāda bija jums bija tie telefoni. Un tad mēs likām arī par tādiem lielākiem laika posmiem, un viņi lika bildi, un viņiem bija ļoti īsa informācija vēl jāuzliek. Ne tikai tā bildīta un gadskaits, bet viņam bija jāpievieno apakšā arī tā informācija par to laiku un tā. Jā, un man patika, un īstenībā bērniem tas arī aiziet, un tā kā, jā. Jā, un forši caurvīja arī caur priekšmetiem. Jā. Ļoti labi. Aleksandra, atradāt, parādīt mums mikrofons nav ieslēgts. Nošāvēšu jums to savu spēlīti. Kur viņš ir tādi no tiem Google eksperimentiem, un tad te vienkārši spiež spēlēt, un tad redzēties, cik daudz jau uztaisīja. Nu, tad te vienkārši ņem, kādu tu gribi, un tad sāk veidot, un viņš tad rāda, kas tev jādara, un tad te vienkārši jāseko līdzi un jāmēģina izveidot tādu, ja. Un tad, kad izveido, tad attiecīgi arī parādās tā vēsturīte par šo visu, bet es te cīnījos ilgi, lai man būtu kaut kāds tur izveidots. Bet man liekas, ka tāds interesants viņš ir. Šī tāds nav redzēts, jā, tur te Google eksperimenti, tas viss bez maksas? Spēlīt viņam, vienkārši jāseko līdzi, un te kādi viņai jābūt. Kaut kā man nestrādā tagad. Tas viss bez maksas te Google ir? Jā, šis ir tāds bezmaksas, un tad, tagad, pieņemsim, ka es uztaisīju tā, ka jābūt, un tad tev jāpievieno krāsas. Atlītis pievienoši. Te jākrāso viņi tagad, jāizkrāso pareizi, tad te var runāt kā pareizi. Tad nākamais viņš parāda, ka pilnīgi, kas te notiek tālāk ar to keramiku. Un tad te var arī šarēt un vispārēj darīt. Un nākamais posms, tad te arī ir izstāstīts, par šo, kā tas ir vēsturiski ir, un arī dažādi tie pamācības jau var mācīties. Un tāpēc arī iekļauju, kā viņi tā kā uztaisā, pamēģina, izmēģina, un tad pēc tam vēsturi uztais prezentāciju, un tad viņi arī tajā dizaina un tehnoloģijas arī paņēma to īsto podu, un tad mozaiku vēl taisa, vai arī krāso, izkrāso kaut ko tādu. Man patīk, es te ņēmos, un tad sapratu, ka te var ar pēli strādāt, lai, tā kvalitatīvi. Tā. Tīrām rokām var uztaisīt podu un nesasmērēt rokas. Jā, tieši tā, lai viņi izmēģina. Ja sākumā domāju arī par to aplikāciju veidot, pēc tam sapratu, ka man pašai tur ilgi jāpaņēmās un jāizdara, un bija tā ideja par aplikācijām, jā, bet pēc tam, šis man ļoti patīk, es nezinu, vai bērniem patiks, bet man patīk, es tur ilgi ņēmos. Jā. Kāpēc ne? Es domāju, noteikti patīk. Jāizmēģina arī ar maziem. Piemēram, ar maziem arī forši, tad, kad viņam jāiemācās to pēli turēt, jo tagad arī grūti viņiem visi iet, ka viņi neprot ne to pēli turēt, un tad grūti arī, piemēram, vakar bija arī Excel un 5. Viņi nevar atlasīt 2 šūnas, tad viens bērns man tur nevar atlasīt. Jā, un nevar iezīmēt, un nevar divreiz ieklikšķināt. Jā, tāds prasmes ir jāmāc no paša sākuma. Jā. Un klaviatūras vispār nerunāju, ierakstīt kaut ko. Viņi māk tikai klikot. Jā, tieši tā. Šitā man patīk kā šis, un tāpēc arī, cik es domāju, bet arī ir tie iespējas arī runāt par to realitāti, jā. Teoriju kaut kādu izstāstīt un pamēģināt, Jo tieši vispārējie rīki arī tu tikko kaut ko dziļāk, tad pirmkārt reģistrācija ir briesmīga, tad nākamais ir tikko tu piereģistrēs, tad viss par naudu tālāk nākamais ceļš. Un tad vēl jāsaprot, ko darīt. Jā, bet šis ir bezmaksas rīks, un tad man liekas, ka foršs tāds.
Bet, starp citu, tā glaidā ir ļoti labas pamācības. Es nezinu, kā jums likās, bet tur viss tā kā tādas 30, 60 sekundžu pamācības. Tu, pieņemsim, meklē, tev vajag tur, pieņemsim, pielikt pogu vai ielikt attēlu, un tās pamācības tiešām ir pa tēmu, nu vismaz tās 3, 4, ko es meklēju, man viņas bija atbilstošas, un es ātri arī atradu tos elementus. Viņš tāds intuitīvi viegls manā uztverē, tas rīks, tāpēc es pie viņa paliku. Un es domāju, arī skolēniem viņu varētu likt, teiksim, kaut kādu internetu veikalu veidot vai vēl kaut ko, nu tā, lai viņi saprot to saikni starp aplikāciju un datubāzi, kas tev ir Excelī. Man viņa patika. Un tur bezmaksas versijā līdz 100 public useriem, kas nozīmē, ka tā kā var klasē stundā viņu izmantot pietiekami. Jā, un tur jau arī tāds ļoti labi, tad, kad ir ne tikai Excel, bet datubāze tiešām tur ļoti. Jā, tur var. Es jau dziļāk sāku skatīties, saku, nu šitien te ir tā tēma par datubāzi, varbūt arī vairāk nekā parastais Excel. Tur tik tālu. Vai jūs tur es jau gribēju, lai viņi tur skaitā, bet es kaut kā uz ātru nevarēju atrast, kur, piemēram, it kā tur redzams, kā var kaut ko saskaitīt, sareizināt un ielikt tur, lai rēķināt, bet es kaut ko uz ātru to neatradu. Tāpēc... Es paskatīšos, es neesmu tik dziļi, tik cik man vajadzēja tos visus userus uzskaitīt, man vairāk tekstuālā informācija un vizuālā informācija, bet es pieņemu, ka var, ja viņš ir sajūgts kopā ar Google Sheets vai Excel, tad noteikti tur var visādi darbības. Es domāju, ka es vienkārši paņēmu Excel, paņēmu viņu un izmantoju, bet izrādās, ka nē, viņš tikai rezultātu nolasā, bet tā, lai es varu tur mainīt, tad es kaut kā neatradu uz ātru. Bet tur ir arī ievadpogas, tur var ievadīt vērtību, un pēc tam tad viņš ar to vērtību kaut ko dara. Tur ir, es skatījos, es dziļi ne, jo manā gadījumā nebija aktuāli, bet tur noteikti, ka var uztaisīt. Super, es gribētu palūgt, varbūt ne uz sitienu, bet vispār, ja jūs varētu, kad jums ir laiciņš to savu rīku, ielikt Facebook grupā, mūsu Coldweek skolotāju Facebook grupiņā, tā kā parādīt, pieņemsim, reku te var podus taisīt, vai reku tur Ingas, tur var aplikāciju taisīt, pieņemsim, mēs uztaisīt savu geogrāfiju. Tā, vienkārši saliksim savus rīkus visi tur, lai skolotājiem ir idejas, ir ko paskatīties, palasīt. Jo parasti jau tā ir tā vērtīgākā, ka kāds jau ir izbūries cauri un pastīties, ko viņš ir izdarījis, un tad varbūt tu zini, vai tev ir vērts, vai tas tev uzrunā vai nē, vai tas tev ir aktuāli vai nē. Bet man ir jautājums, es jau kaut kā tajā Facebook grupā, es mēģināju parādīt savu certifikātu, paslavīt savu, jā, bet es kaut kā nesaprotu, vai es kaut ko izdarīju nepareizi, bet nenopublicējas man tas mana ziņā par to certifikātu. Paskatīšos, ja es neredzēju jūsu ziņu, jā, tieši tā. Tālīt tās pameklēsim. Man liekas, es viņu nopublicēju, es domāju, it kā viss nostrādāja, skatos nav. Es nopublicēju vēlreiz, bet atkal nav. Es tāpēc domāju, labi, piepriemzēšu. Cik var slavēt sevi. Jā. Nē, obligāti vajag, tas ļoti motivē. Es, ka ieraugu, ka citiem ir apliecības, tas man ļoti motivē pašai saņemties un pabeigt. Tā, 1 sekundīti. Es no cita datora. Kamēr Anžela meklēs, arī teikšu, man arī šodien jāskrien ir tālāk. Es teikšu paldies lielu, super, un mums ir pēdējā, un tad mēs vienkārši paslavinām sevi ar saviem certifikātiem, kad ir iegūts, jā? Skaidrs? Jā, es domāju, ka mēs principā varam vairs netikties. Ja jums kādam vajag palīdzību, teiksim, pabeigt, savu aktivitāti, jūs man droši rakstiet, zvaniet, jums viss koordināts ir. Datoriuma lapā ir arī telefons, ja vajag. Nākošais trešdien nav aizdomīgs, jā? Man liekas, ka nav vairs, ja mēs esam jau tā kā katram tā doma ir gatava un mēs esam gatavi visi iesniegt, es domāju individuāli, ja jums kādam vajag, nav obligāti trešdien, jūs varat man uzrakstīt arī citā dienā, mēs varam sazvanīties un palīdzēt pabeigt to iesniedzamo darbiņu. Bet tad, kad jums visiem tie certifikāti ir, noteikti nopublicēt viņus tā Facebookā un Uldis var caur sievas kontu. Labi, paldies kompānijai foršajai. Paldies, jā, visiem par uzņēmību. Visu labu. Tā. Labvakar, ātā.